vasali! Esam kortēju reizi ceļā, šoreiz braucam no Vīna koncerta iz Nokumu. Un ir pīnots tas laiks man atbildēt iz jautājumiem, kas uzdūti pa marta mēneša laiku. Nu un tad naviļuksim garumā, arī droši vien soksim ar pirmo vaicojumu. Kāds tas būtu? Erika, tu vispār pīsprodzējis? Pīsprodzējis, Erika. Pīsasprodzēju. Nu tā, Es moku pīsasprodzēt. Nu, Erika, tad beidzot pirmīs vaicojums tā. Nu, tad saki mums tā. Par ko tīši grupa Rikši? Ja nebūtu Rikšu, kas būtu cits? Kas būtu Rikšu vītā tev? Rikši jau izveidotāji pavisam it kā najauši, it kā jauši, un tas bija pilnīgi loģiski, ka mūsu te apvienība, kā mēs sokam jau savulaik vīterus, un tad arī pa visādiem halturam, piemēram, ciskados. Un tad apaugam, un par ko tieši Rikši pilnīgi loģiski tas izgoja. Ja nebūtu Rikšu, tad noteikti kaut kas būtu. Es gan nevaru izdomāt, ka nebūtu Rikšu. Bet kaut kas būtu točni arī ar postfolku saistīts, jo man jau ir tā, man spēlēt, pateik, dzīvot, pateik, grupas man arī pateik. Tā. Tā tāds profesionālāks vaicojums. Saki tā, kā tu uzskati? Īrakstot folk mūziku vai īraksta procesā katrs ir joraksta atsevišķi, tā kā pa celeņim, vai visiem ir jospēlē kūpā? Tad, kad tu ieraksti kādu dzīsmu, kā tavuprāt ir tieši ar folk mūziku? Principā es pirms tam biju kaislīgs piekritējis tam, ka folkam tomēr ir joierakstās kūpā, jo nav ko tī pa ceļaņim daļai. Tas ir pavisam cits stils. Un arī tā es esmu par to, ka tomēr pēc īspējas visu, cik var, ieraksta vairāk kūpā. Bet, teiksim, var pīļaut kaut šo, es nezinu, instrumentus un vokālu ierakstēt atsevišķi. Bet, te ierakstēšana kūpā dod tādu folkam napīcīšamu, tādu enerģiju, to apmaiņu, kas, rakstot pa ceļaņiem drusku pazūd. Tā ir, ka tā. Klausīs, Erika, kā tu uzskati, kurš ir stabilitātes garants Rikšos? Es pīļauju, ka es zinu, kādu atbildi grib vaicojumā uzdevējs dzirdēt, bet es teikšu tā, ka katrs Rikšos ir kaut kādā ziņā stabilitātes garants, un tas arī ir tas foršais, krūtais, ka katram ir kaut kāda sava nozīme, sava lūma, sava ūdzeņa, tā ka stabilitātes garanti esam mēs visi. Saki man tā, kas ir pats svarīgākais, ko tu esi iegūs no folkloras kustības pulkā Eimu, pulkā Teku? Ko? Principā jāsaka, ka Pepts, ja pulkā Eimu, pulkā Teku vispār mani īpazīst ar to, kas ir folklora, jo es, teiksim, bērnībā, man tipiski tādi uzskati par folkloru, bet, tautis dzīsmes četrindētis, kaut kādas varbūt toļi dzēvoja un tam līdzīgas, un vai tad vēl kaut kas var būt. Un principā Pepts arī ir tas, kas īveda mani visā tajā folkloras nozarē, tā ka, tas ir tas nozīmīgākais, kas vispār esmu saistīts šobrīd ar tradicionālo kultūru un muziku. Mūsu Nokumu vaicojumu uzdūtā mūsu Rikšu draugi no Vocējas. Attiecīgi vaicojums ir tāds, kad Rikši, bet it īpaši Eriks, bijis Berlīnē tuvākajā laikā. Kā tas bijis? Godīgi sakot, es redzēju sapni pirms 2-3 atpakaļ, ka mēs bijām atkal visi Rikši Berlīnē, i Minsterē, kaut kā viss apvienots kūpā. Es pīļauju, ka te ir zeme, ka pavisam dreiži mēs arī izrasimies Berlīnē. Pagaidām konkrēti pateikt nevaru. Tad, kad tu pabeigsi Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, kad tas būs un kas tu gribi būt, kad tu beigsi? Attiecīgi, tu gribi būt bakalaurs, maģistrs, doktors vai profesors? Pirmo tādu izglītības pusi es dabūšu jau nākamajā vasarā, tad es dabūšu bakalauru. Un es jau smējos,
man mamma ir doktors, nu tad es arī labi uz mediķim neaizgoju, bet tad doktoram tā kā būtu jābūt. Nu, tā kā īšu es iz to priekšu, lai kaut arī būtu dakters, mūzikas dakters. Tā, Erika, pafantazēsim. Davai. Kā tu sevi redzi 2020. gadā, 2040. gadā i 2060. gadā? Kaidu tu sevi redzi timos gados? Vai daži baiļas domot, da 60. Novilkšu. Nu, padomāju. Bet nu gan jau. Ap 2020. gados varētu būt jau vēl aizvien tādā izglītošanās procesā, jau drusceņi pabaudījis dzīvi un, nu, teiksim, tā, strodot, kur, nezinu, nu, kaut kur gan jau pa Latgali grūziešos. Iz 40. gadu tā, ka jau būtu jokļūst drusku nopītnokam, iz tū laiku jau varētu arī ģimene būti tam leidzēgi. No iz 60. tad es būšu rikteiks tāds lusteigs pensionārs, dzeivošu Varakļonos un spēlēšu krišu kaimiņiem iz nervim, spēlēšu akordeonu i raviešu burkonus dvorzā. Tāpat kā tāna, principā. Nu, tānas burkonus ravēju aptuveni reizi gados 40. Pagaidām. Zinoms, ka spēlējot akordeonu, katra rūka darbojās atsevišķi i neatkarīgi viena no otras. I saki man tā, kā tas tev nodara dzīvī, ka katra rūkā prūt strodot atsevišķi patstāvīgi. Vajag sarežģēts jautājums. Nā, principā, jā, tas, ka man rūkas strodoja dažādi, tas ir fakts. Un, principā, kā tas nodara dzīvē, es neesmu aizdomojis. Man liekas, ka nu, es varu, jā, darēt, teiksim, divas lītes paralēli vienlaicīgi, bet es godīgi neesmu pievērsis uzmanību. Nu, tīši, kas ir kā. Bet, nu, tas notiek, tas ir stabili. Ja tī papildus vaicājums bija tā paša vaicājuma, vai tu vienlaicīgi ar vienu rūku vari vadēt lidmašinu, ja ar otru rūku ravēt burkānus? Vispār tai jautājumā bija reivēt, jā? Nu, reivēt, no. Nevarētu par to, ka reivi nedrēkst lidmašinā īnest. A pilots jau drēkst, ne? Nadrēkst. Jau visu drēksti. Pilots nadrēkst. Pilots ir dzert nadrēkst. Pilots daži dzert nadrēkst, da. Nu, koč kā jau. Nā, nu gan jau es varētu vadūt lidmašinu, piemēram, es nezinu, uzspēlēt vai īdzīdot koč kū. Vai arī nodemonstrēt to? Kā tu vadi lidmašīnu Mārci problēma ir viena ļoti liela. Savu Boeingos neīliku šodien leidza. Drusceņ nevaram bagažnīgs aizkrauts neīlikos leidza. Bet, nu, nokamu reizi paimšu Boeingu leidza īfilmēsim. Nokamu reizi es paimšu lielāku bagažnīgu. Da, bīkabi Boeinga. Kruta būs. Nu, arī kas varu sacēt, ka tu esi baigais malots par to, ka esi ticis galā ar visiem. Tev uzdot tiem vaicojumiem. Super. I tā, tu vari pasciet kādu novēļējumu priekšdīnam. Uz Leldinam? Iz Leldinam. Var cik tāda ir Leldinis. Sejas kaut ko. Nu, vēl ir laikam, lai foršs saulains pavasars. Man vispār pavasars ir mēlīgākais gadalaiks par to. Nu, lai jums visiem arī ir tāds prīceņš, viss zaļoj, viss forši jauki. Un, jā, es atceros, ka man ir jāuzdod arī, nu, jāpasaka, kurš jautājums man vislabāk patika. Un, kurš tu biji? Vislabāk man patika un arī balvu no Rikšim, Saims. Nu, teiksim, tad jautājums par 20, 40, 60 gadu. Tā kā. Ir paldies tiem, kas uzdod to vaicojumu. Paldies itam uzdevējiem, paldies visiem uzdevējiem. Paldies, ka klausatīs Rikšus, paldies, ka esat ar Rikšim. Paldies, ka varat īsīt to video. Da. I paldies, ka varat īsīt to video. Mums ir video blogs, aug, mums ir jau 4 video.
Vat nezinu, cik subscriberu mums ir. Kad mēs noteikti sazinosimies ar to vaicojumu. Ar visiem sazinosimies, ar visiem, da. Ar katru kūvāga. Jo, man ir jobeidz, da? Beidzam, da? Beidzam. What the boy says, what the jaunais